Tas, ko es šodien dzirdēju un saklausīju, man ļoti patīk arī no pašvaldības savienības vadītāja puses, kad arī viņi no savas puses skatās šajā BIM virzienā un runā par to, ka ir jāizmanto šādas metodas, lai samazinātu šo slikto būvprojektu ietekmi uz viņu kā uz pasūtītāju. Un skaidrs, ka bez šīs digitalizācijas un šīm BIM tehnoloģijām Latvijā arī turpmāk nevarēsim dzīvot. Un tas jau, ko arī kolēģi teica, ka pat ja mēs mēģināsim savā valstī to aizliegt, ja, ārējā pasaule mūs tik vai tā ietekmēs, tāpēc ka ārpasaulē visi jau strādās pie šīm BIM tehnoloģijām. Skaidrs, ka mums pašiem arī ir jāpielāgojas šeit vidē, jāstrādā šajās BIM tehnoloģijās, jo tās iespējas, ko sniedz šīs tehnoloģijas, ja, viņas bieži vien mēs pat vēl nespējam iedomāties. Ja, tā kā es aicinātu visus pievērsties šo tehnoloģiju izmantošanai. Arī mēs kā valsts pārvaldes iestāde izmantosim savā darbā tieši šos BIM principus kā tādus, lai mēs arī spētu sniegt tieši kolektīvus pakalpojumus saviem arī klientiem kā pasūtītājiem un arī šiem uzņēmējiem un runāt ar viņiem vienā valodā. Mans viedoklis ir tāds, kuri šīs maznozīmīgās ēkas, ja, vai mazie projektiņi, es domāju, ka šeit ar šo BIM varbūt mēs varētu vēl pagaidīt, bet tur jau, kur ir šīs publiskās ēkas, kas ir skolas, pansionāti un lieli kultūras nami, es domāju, ka šai segmentā vajadzētu sākt pielietot šo BIM. Viena lieta ir tā, ka mēs arī kā Tallas novada pašvaldība principā tik šai posmā izmantosim šo pirmo soli, kas ir šī projektēšana. Vajadzētu nākotnē spērt arī tālāk šai būvniecības stadijā arī šos mērījumus, kontroli un tā tālāk. Šai gadījumā es domāju, ka mūsu būvnieki vēl tam īsti nav gatavi. Es domāju par, varbūt ir Latvijā pāris firmas, bet mums arī kā pašvaldības pārstāvjiem arī jādomā, kā piesaistīt pie šiem būvdarbiem šos savus vietējos būvniekus. Pēc manuprāt, viņiem vajadzētu ir jāmācās un jāseko līdzi, lai būtu šai tirgu. Es domāju, ka noteikti šī ir tikai nākotne uz priekšu, kā saka solis. Galvenais pirmkārt ir precīzākā projektēšana, jo tās kļūdas, ko rada projektētājs būvniecības gaitā, diezgan asi atsaucās uz mums, kā pārmetumu veidā un arī finansiāli var piestādīt. Tad konstrukcijas projektēšana ir ļoti precīzi. Tad definēti gan elementi, gan to savienojumu veidi un nosacīt BIMs, ja BIM programmas, kas atbalsta BIMu, to nodrošina, precīzi projektēšanu. Līdz ar to vieglāk ir man, vieglāk ir celtniekam, un līdz ar to mūsu savstarpējā sadarbība ir daudz produktīvāka un labāka. Būvniecības process, protams, Latvija attīstās, varbūt lēnāk, varbūt ātrāk dažos segmentos, bet tomēr darbs mums ir. Mēs strādājam pie jaunām tehnoloģijām, tāpēc es arī šodien atnācu uz šejien, uz šo jauno semināru par tām jaunām lietām, ko mēs gribam ieviest arī mūsu kompānijā, par to BIM sistēmas, izmantošanu, pielietošanu mūsu darbībā. Tomēr redzu, ka ir kompanjoni, kas no ārzemēm nāk iekšā Latvijā. Daudz grib, lai mēs kā būvnieki Latvijā arī pielietot šo sistēmu. Šodien es gūtu tādu ieskatu, tādu pārliecību, ka šī sistēma tiešām ir vajadzīga. Mums viņu vairāk interesē manā kompānijai kā projektu vadības sistēma tieši, nevis kā arhitektam, kurš šo sistēmu varbūt pielietot darbā, bet tieši kā kontrolas sistēma, lai mēs varētu pārbaudīt visas komunikācijas sadarības, augstuma sadarības, projektu kļūdas, lai ātrāk izķertu un lai varētu novest līdz labākam rezultātam. Trijos vārdos raksturojot, kas ir BIMs, varētu iztulkot šo saīsinājumu BIM. Tas ir būvs inteliģentā modelēšana. Un, kā mēs dzirdam pēc vārdiem, tas ir modelēšanas process. Tas ir modelēšanas process, kurā ēka tiek modelēta no idejas līdz būvniecības pabeigšanai. Noteikti nevajag aizmirst, ka BIM tehnoloģijas ir tikai tehnoloģijas. Tie visi ir instrumenti ļoti prasmīgu projektētāju, celtnieku un radošu arhitektu rokās. Šīs tehnoloģijas pašas par sevi ar vienas pogas nospiešanu neko nerisina. Un cilvēki, kas ar šo tehnoloģiju nedrīkst spēlēties, viņu nedrīkst izmantot neprofesionāļi, jo pretējā
ļoti liels cilvēku daudzums, kas ir iesaistīts šajā procesā, būs vīlušies vismaz sākuma periodā šīs tehnoloģijas ieviešanā. Pati BIM tehnoloģija, prasmīgi ar to rīkojoties, paredz ļoti daudzas un kvalitatīvas kontrolas iespējas. Kā jau minēju, modelēšanas procesā ir iespējams diezgan ātri novērst nepilnības, diezgan ātri ieviest jaunas izmaiņas. Līdz ar to pasūtītājiem ir pilnīga skaidrība par objekta izmaksām, par objekta ilgspējību, par viņa modelēšanu laika nogriezienī. Tas nozīmē, ka strādājot ar šīm tehnoloģijām, celtniecības process paliek diezgan caurspīdīgs.